Uzmīniet, kas tas tāds, te ar mani kopā nāk. Vīriņš brūns un apaļīgs, visi trīsreiz minēt drīkst. Kraukšķīts ir piparkūku vīriņš. Mazs piparkūku vīriņš, ko mazā sniegbaltīti izcep. Tad sākās viss viņa piedzīvojumi. Kraukšķīts aizlaižās, jo Kraukšķīts ir redzēt dzīvi, kā jau visi mazi cilvēki. Sniegbaltīti atkal savukārt visu izrādīja, mēģina Kraukšķīti atgūt. Azudis piparkūku vīriņš, vārdā Kraukšķītis. Meklējiet, meklējiet, meklējiet! Pirms viņš ķietas pie lidmašīnas, pie helikoptera, paskatīties, kas tas ir, kas tas nav, tas interesanti. Tad ir deja ar sniegu pārsliņām, dejo, kamēr viņš pazūd kupenā. Un viņi atrod lācis. Un lācītis pēc tam viņi ved tālāk. Viņš pabaro smuki ar piparkūkām, ar medutiņu. Un tālāk viņa lapu saved pie saviem bērniņiem. Bērni gaida dāvanas, un viņš domā, ka bērni gaida arī viņu. Gaidīšana un dāvana un pārsteigums, tas viss kopā viņam rada tādu vēlmi doties pasaulē. Tā kā pie bērniem viņš domā iet. Sniegbaltīte bērniem par prieku Ziemassvētkiem izcepa. Vai jūs mani aizvedīsiet pie bērniem? Un tā katrs viņu nes tālāk, un tie visi notikumi ir saistīti vairāk ar tiem pārējiem zvēriņiem. Katra nākamā tikšanās aizved pie nākamās tikšanās. Kā dzīvē. Jā. Un beigās, protams, ir mājās. Bet tikai Ziemassvētkus ir nokavējis. Tādi ir viņa piedzīvojumi. Tas stāsts ir ļoti mīlīgs, tāds labsirdīgs. Tāpēc ar laikam viņš patīk visiem. Man katrā ziņā no Stārastes patīk tie zīmējumi, kas man asociējās ar bērnību. Pašam mājās bija Stārastes grāmatiņas, mētājās tiem zīmējumiem, kurus es mēdzu pats arī ar flomasteriem un krītiņiem papildināt. Un viņos jau zīmējumos ir kaut kas ļoti tāds skaists, kaut kas dīvains, kaut kas piesaistošs, kurus var pētīt ilgi un dikti. Un šī izrāde ir arī būvēta pēc šiem Margaritas Stāras zīmējumiem. Neviena paudze, man liekas, ar Stārašu darbiem jau dzīvo, aug. Ei, Kraukšķīti! Kraukšķīti! Kraukšķīts pazuda! Kraukšķītis šausmas ir aizvītī! Atieties! Kāda egle! Kraukšķītis pasaka! Jā, vecāki ir kādreiz šķirstījuši pasaku par Kraukšķīti un atcerās tos zīmējumus un grib saviem bērniem parādīt, kā tie tēli atdzīvojas, tad noteikti jānāk uz Leļu teātri un jāskatās ziemas pasaka. Sēž Kraukšķītis!